Nu ko, draugi, ir atnācis rudens. Tas nozīmē to, ka moto sezona tuvojas beigām. Gandrīz jau ir beigas. Es esmu nomainījis savu motociklu. Man ir sporta motocikls. Daudz varbūt teiks, kad rudenī nav ko darīt uz ielām ar sporta motociklu. Būtībā nav tik traki. Protams, tu nevar tā gāzēt kā vasarā. Strauji uzsākt un strauji bremzēt iet līkumos. Jābūt drusciņ prātīgākam, jo ir augsts. Un slidināks nav tāda saķera, jābūt prātīgāk. Un būtībā šitais ir motocikls, ko es gribēju nopirkt, kad es noliku tiesības. Tas jau ir 3 gadu atpakaļ. Pie šitā man ir 3. sezona. Ir tuvojas jau beigām. 10. oktobris. No rīta uzstāv bija +2 grādi. Tas bija pēc vēsīgs. Pat ienāk kaut silts parši. Jā, tad nu lūk. Tagad ir sporta moto. Es gribēju nopirkt, kad es tikko noliku tiesības. Skatījos, vai te kā būtu gatavs pirkt. Un beigās parādījās viens BMW motocikls kā 1200 S. Bija tāds sporta turists. Izsludinājumā par labu cenu. Es tur man kā aizbrauc, jā, skatās. Aizbrauc, paskatījos, izbrauc. Tā iepatikās, kā viņš iet, kā viņš bremzē, kad es pārdomāju par sporta motociklu. Plus vēl mēs tā kā braukājam divatā. Domāju, ja mēs tā kā gribam kaut kur izbraukt, aizceļot varbūt, tad tāds motocikls būs vērtāks. Un tā beigās arī notika, kad es sporta motociklu vietā nopirku sporta turistu. Nobraukāju to moto 2 sezonas. Beigās nopirku, pārdevu viņu, un tad nopirku kā 1300. Braucam, braucam. Nopirku kā 1300. Kā 1300 reāli galva augstāks par kādu 1200, kā tur labāk iepūtas sistēma uztaisīta. Un tur ir quick shifters ulis, viņš iet ļoti labi, ļoti ātri uzņem ātrumu. Un tad viņš ir jaudīgāks. Mazliet. Zirgu precīzi neatceros, zirgu starpību. Bet tā jauda jūtam labāk. Vēl bija tāds prasam. Jā, šitais te mazais moto, viņš reāli pilsētā ir baigi labais. Viņš ir tāds manevrīgs, maziņš, viegls, un visur izbraukties cauri. Tā kā lielo mocu bišķiņ grūtāk. Vienīgais viņš bišķiņ jāgriež vairāk. Apgriezieni jātur augšā, lai viņš tā forši iet. Jā, BMW. Maziem apgriezieniem arī labi iet. Šitais uz maziem apgriezieniem tāds ninkulīgs. Neiet tik forši. Nu jā, runājot par šo te mazo moto, ir tā, kad uz BMW nosacīts jūties tā droši, stabili. Tad uz šito ir mazliet bail, kad ātri brauc. Tad 200 tuvojās tā bailīgi paliek. Kaut kā tā kā tuvāk ceļam asfaltam. Tā jocīgi. Un kas vēl šitam nav ABS, kas ir BMW.
BMW vispār pirmais bija 2005. gada, kā tur 200 Tur būtībā mocina viss nepieciešamais ir ielicis jau. Tas ir kā ABS, degvielas sensors, ātruma rādītājs, pārnesuma rādītājs, kas daudziem močiem vispār nav. Es nezinu, es kaut kā pie tā esmu pieredzis, man kaut kā to vajag, lai es redzu, cik ir degviela, kurš ātrums man ir, kaut kā tā ērtāk un pašākāk. Šitam gan moto ir tikai degvielas sensors, ātruma sensors nav, pārnesuma sensors, bet kaut kā jau esmu pieredzis. Šitam pasauli iegriežas tikti gaisa. Es domāju, ka jūs sajūtāt šo pātrinājumu. Kaut gan reāli man tikai 6 stūpņi, ļoti vieglis. 180 kilo. Pagrieziens te rādam. Jānis, kā man beši šitie vadītāji, kas kaut ko brauc un neko nerāda. Vienkārši ņem un kaut kas ļūks. Nezinu, papakstiet to rādītāju vēl. Tā, lai saprast, ko jūs gribat darīt. Viņš reāli tracina, maldina pārējos apkārt braucošos cilvēkus. Es vēl kontēju foršāk ātrumu. Viņi slēdzās tik viegli, precīzi, ka dažkārt pat nejūt, ka ielaic ātrumu. Bet BMW viss tāds smagāks. Liekas, tāds stingrāk arī jāuzspiež, lai ielikt ātrumu. Bet bremzes ir labāks BMW. Tur tās duālā bremžu sistēmas saucamā, tur ir priekšējās bremzes. Viņš arī piespiež ar aizmurēju vai šeit savukārt tā nav. Spied priekšēju, un tev vajag vairāk. Pašam jāizdomā, kad aizmurēju bremzi piespiež. Reāli, otrais ātrums 100 pār. Vajag arī apšveicināts aprāts. Skriesim pāri, gaidīsim gaisa. Šitam agregātam vēl uzlikt mazāks poglišs. Tas izskatās varbūt laikam labāk, bet redzami un tāds sūdi. Likšu normāls paredzētos poglišs, normāli izmaiņu. Var redzēt labāk visu. Nu jā, tā kā ar šo sporta moto pa pilsētu var braukt. Ļoti manevrīgs, ātri ātri. Nepavēlti. Citi saka, ka motociklis tā ir terapija. Es varu pilnīgi piekrist. Kad uzkāpjot uz motociklu, tā koncentrējies kaut kas braukt un apkārt, aizmirst uz pārējo, tā kā neaizmirst, bet atslēdzies uz pārējo. Tās emocijas, tāpēc, ka motociklis uz tā pātrinājumu, braukt, to nevar salīdzināt. Cik? Tas ir tik. Tas ir tik forši, tas sniedz tikai motociklis. Redzi? Tā, tagad redzi.
vietas. Bijušas arī dažas situācijas tāds, tie ceļi nav, bet jā, šajā situācijā bremzes bija blakus. Nu, ko tu darīsi? Šķiet, kad pagrieziena rādītāja mašīnā tikšķi, beidzot izslēgšu nomanījumu ar, pagrieziena rādītāja tikšķi, es nesaprotu, kā cilvēki brauc, ieslēgt pagriezienu. Vienīgais, kas skar muzika, tik skaļi, ka vispār neko nezinu, es notiek apkārt. Nu jā, un arī svarīgi, ka tos motociklus ir kā... Jā, labi. Motocikls ir... nav pusi ļoti, lai tev pamana. Protams, arī nevajag pārspīlēt to skaņu. Kaut kas brauc. Mazais tīkais. Japāns. Kāds tas ir šodien, vai jūs saka, mums braukt. Šodien es nelīdz beidzot. Visas iepriekšējās dienas vēl bija lietas šos vēļi, ka nevarēs. Bija tādi apstākļi, kas motociklis tiem galīgi nepatiktu. Man nepatiktu. Kā jums varbūt jums patīk braukt pa lietu? Kad līdz riktēju lietas, slapšats. Jums met virsū un pēķiem braucot vispār bez slapšu palika. Jā, var uzmanības dojas, kā negribas tev kaut kas garie tumšie vakari. Ātri garie tumši. Viss tāds mazliet depresīvs. Tāds pēc klimats ir. Kas tā negrib? Mēs tā grib. Krāsās noliekas pārējums. Tam, kur ir paredzēts tā, lai tu brauc maksimāli noliekas, aizsatīgi laikiekas un brauc. Kurš mums pulgari skatāmies? Kurš no mocis skatīt? Es būtu trācina. Es neredzu to, uz tev ātrums ir, bet ar apmēram ātrums tiešāk uzmanības. Reizēm, kad nesaprāt, kur ir. Tagad netrācina. Spēlēs, es nevarācu. Neapdzinu mani. Kā gan es rādu pagriezienu, nevajadzētu redzēt. Bet visādi braucēji. Cik tev vadītāji dažkārt paņem vienkārši izraktu, kā mēs braucam par Oņšņiem. Viens vienkārši paņem, es
pagaisim, mēs tā kā